Tātad, secinājums, kā es biju domājis darīt, es speciāli pirku GTI bumper, GTI GTD, lai dabūtu difuzoru. Speciāli skatījos, lai būtu iekšā atstarotāji un āķīts, kas nāk difuzorā. Jo tie, kam nebija tie vai tas āķīts, vāks daudz lētāk. Ja beigās tāpatās es varēju ņemt super lēto bumperu, cik lēto, tāpat tas ir GTI, GTD, un dārgāk nekā parastais, un pat varēju ņemt bez šitiem. Tāpēc, ka bija doma, kad es varēšu nogriezt plus mīnus kaut kā šitā tenjā un kausēt klāt. Bet te galīgi nekā nevarēja, tāpēc, kad hatchbackam un universālim, te ir tā īsāts daļa no sāņa, bet universālim ir ritīgi garā daļa. Tā kā tas bumpers jau kaut kur te beigtos un tur formas varēja visi savādāks. Tā kā beigās ir izdarījis tā, kad ir paņemts tikai difuzors, varēja vienkārši atsevišķi nopirkt tikai difuzoru. Nozāģēja tieši ten, kur bija tā līnija, un tieši grāzstarotāji un piegriezts pēc formas. Pēc tam visu slīpēs un gruntēs, krāsos, tā kā viss tiks smuki pieslīpēts. Bet beigās tiks izmantots tikai un vienīgi difuzors. Tā kā, ja kādam vajag GTI, GTD bumperi, varbūt arī viņš skaitās kā parastais, es godīgi nezinu. Varbūt arī tie parastais difuzors ar der un tas bumpers ir beigās atbilst visam pārējām kā parastais. Bet ja nē, tad pārdodu GTI, GTD Golfa 6 bumperi, ja kādam vajag bez difuzoru. Ar kaut kādām švīciņām bišķī, bet tur nekas nav salauztās, tikai švīkas arī šajā pusē.